Pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā atsaucīgi cilvēki Latvijā devās glābt dzīvniekus uz Ukrainu, kā arī palīdzēja ar medikamentiem un zālēm un pārtiku. Plašāk par to pastāstīs Gunta, viena no viņiem. Mēs pirmajā kara nedēļā sapratām, ka mēs savādāk nevaram, ka mēs zinām, ka ir dzīvnieki, kuriem ļoti, ļoti nepieciešama palīdzība. Un es uzrakstīju tādu kā uzsaukumus draugiem un Facebookā un Instagramā, un atsaucās tik ļoti daudz cilvēku, un es sapratu, ka mums ir jābrauc, nav variantu. Mēs braucām un palīdzējām, un tā mēs aizbraucām 12 reizes. Aizvedām neskaitāmas tonnas ar barību, mēs kopsumā savācām vairāk kā 100 000 eiro barībā, un katru reizi mums bija apmēram 7 tonnas barība, un tad mēs varam sarēķināt, ka ja tu brauc 12 reizes, un katru reizi ir 7 tonnas, tas ir diezgan daudz, ļoti. Barība, tas bija viens no ļoti, ļoti svarīgām un vajadzīgām lietām, bet ļoti nepieciešama un ļoti, kas tiešām glāba tanī brīdī tos dzīvniekus, kas bija Ukrainā. Man ir draugi Una un Edgars, un viņi ļoti bija speciāli palīdzēja ar medikamentiem. Un mēs aizvedām uz Buču un Irpeņu, mēs nodrošinājām pilnībā 3 veterinārās klīnikas ar medikamentiem. Tas bija arī skaists stāsts. Īsais stāsts par skaistāko kaķi, vienu no skaistākajiem kaķiem. Tanī brīdī, kad mēs braucām un palīdzējām Ukrainā ar dzīvnieku barību, mēs vedām uz veterinārijām klīnikām, mēs braucām uz patversmēm, mēs vedām cilvēkiem barību, mēs mēģinājām un glābām dzīvniekus, gan kaķus, gan suņus, izvedot ārā no Ukrainas, arī ievedot pēc tam viņus atpakaļ atvedot saviem saimniekiem. Es sapratu, ka es arī kaut ko gribētu sev par piemiņu, kā jocīgi teikt, ir kā suvenīru, par atmiņu par to, ka bija šie braucieni. Un es teicu, ka es arī gribētu izglābt kādu ļoti, ļoti īpašu kaķi. Un es teicu, lai man mani draugi, kur dzīvo Ukrainā, lai man atrod kaķi, kuram nav saimnieku un kurš ir ļoti viens un vientuļš. Un man viņi atrada mazo rižo kaķēnu, mazo rudo kaķēnu. Un tā mēs izvedām no Irpeņas, kad Irpeņā bija visšausmīgāk, Irpeņā un Bučā. Mēs bijām tajās dienās, ka tieši par Romanovski mostu gāja tās šausmīgās cīņas. Tā es atvedu savu kaķi no Ukrainas. Un mans kaķis ir Sala. Speķītis. Un cik daudz vēl izdevās izglābt kaķīšus? Es neskaitīju nekad. Mēs vienkārši viņus vedām ārā un glābām. Un tas nebija par skaitu. Tas bija par to, kad katrs, kuru tu izglābi, katrs ir jāved ārā ar adresi. Tu nevari vienkārši izvest nekurienē to dzīvnieku, ka tev ir jāpalīdz konkrēti kādam. Un zinot, kurš viņu varēs pēc šeit paņemt, pieņemt, nevis atvest un pamest patversmē. Tas ir stāsts par sirdi. Es vienmēr saku, ka viss ir sirds. Manī nav daudz, varbūt tās prāta, manī nav daudz smadzeņu. Es esmu viena sirds, viena liela, liela sirds.